Studēt gribētāju skaits pirmajās uzņemšanas dienās vienmēr ir lielāks, jo augstskolā veidojas pat rindas. Taču kopumā vērojot Rēzeknes augstskolā mācīties gribētāju skaits ir līdzīgs kā pērn. Atšķirība vien no citiem gadiem, ja agrāk skolēni vēlējās mācīties tuvāk Rīgai, jo tur ir lielākas darba iespējas, tad šobrīd situācija ir mainījusies. Kāpēc izvēlējies sniegt dokumentus šajā augstskolā? Tāpēc, ka tā ir tuvāk dzīves vietai, kur dzīvo, tā ir mana izvēle. Kāpēc svarīgi tuvāk dzīves vietai? Materiāla apstākļu dēļ, lai būtu izdevīgāk izbraukšana. Tuvāk mājām, un esmu dzirdējis atsauksmes no citiem, ka šeit diezgan labi var iegūt augstāku izglītību. Sniedzu vairākās fakultātēs, lai būtu drošāk, izpētot arī savas iespējas pēc centralizētajā eksāmena rezultātiem. Skolāni dokumentus sniedz pārsvarā vienā augstskolā, jo katrā izglītības iestādē par to ir jāmaksā. Vispieprasītākās studiju programmas Rēzeknē ir tiesību zinātne, uzņēmējdarbība un svešvalodas, lai gan skolēni nav pārliecināti, vai viņu izvēlētā profesija ir pareiza. Domā uz vides inženieriem un uz tiesību zinātnēm. Vienkārši domā par nākotni, varbūt perspektīvas. Vai tev ir svarīgi mācīties budžetā? Jā, ir pretendēju uz to. Jā, netiks vai domā par maksu? Nezinu, diez vai. Ko tad darīsi? Nezinu, sēdēšu mājās. Vai uz koledžu kādu mēģināt, nezinu. Šogad Rēzeknes augstskolā ir 320 budžeta vietas, kas ir par 100 mazāk nekā pagājušajā gadā. Taču ir arī tādas studiju programmas, kurās budžeta vietu skaits ir palielināts. Tās ir inženierzinātnes, svešvalodas, vides dizains. Taču budžeta skaitu samazināšanās nozīmē to, ka topošajiem studentiem ir jābūt gataviem mācīties arī par maksu. Ar katru gadu maksātspējīgo studentu skaits samazinās, bet pēdējo gadu laikā aptuveni vienāds. Tas nav liels, bet ir. Tie, kas var maksāt, tie maksā. Rēzeknes augstskolā tiek piedāvātas 42 studiju programmas, proti pamatstudijas, augstākā līmeņa un pat doktora studijas. Lielākoties studenti Rēzeknes augstskolā piesakās no Latgales reģiona, taču ir studenti arī no tālākām Latvijas vietām, piemēram, Ventspils. Mums principā jau pirmā diena parādīja, ka ne tikai no Rēzeknes un tuvākiem rajoniem, bet arī no tālākiem, no Ventspils, no Valmieras. Madona tā jau ir mūsu rajons, Madona, Balvi, Ludza, Preļi. Rēzekne, protams, ir vairāk. 16. augustā skolēnu rezultāti tiks apkopoti un viņi zinās, vai augstāko izglītību varēs iegūt Rēzeknes augstskolā un vai to varēs izdarīt par valsts līdzekļiem vai tomēr par maksu.